Labvakar, labvakar. Mēs atkal tiekamies un sākam mūsu kārtējo tikšanos, kārtējo webināru. Un, lai visiem viss ir saprotams, šajā slaidā jūs varat redzēt informāciju, tur var atrast nevis japāņu, bet angļu valoda, angļu kanālu, kurā var dzirdēt tulkojumu latviešu valodā. Ja kādam šī valoda ir dzimta, lai mēs varētu pilnībā saprast viens otru. Un tagad jūs varat redzēt šo fonu informāciju par startautisko fondu dzīvo apzināti. Mēs bieži vien varam to dzirdēt, bet ir svarīgi ne tikai saprast, bet arī kaut ko darīt, bet tas ir atkarīgs tikai no jums. Šovakar ar jums runāšu es, Ludmila Valovaja. Esmu augstākās kategorijas ārste, imunoloģija, ģenētiķe, un es nodarbojos ar cilvēku veselību. Pietiekoši jau daudzus gadus, iespējams, ne visi pat dzīvo tik ilgi. 37 gadus es nostrādāju pirms pensijas medicīna, 27 gadus es nostrādāju militārajos slimnīcas, esmu kara ārste, un jau 27 gadus palika tagad janvāri, kopš es sāku nodarboties ar ortomolekulāro medicīnu, ar naturopātisko medicīnu, un šā laika perioda, saprotiet, pirms vispirms gribu pateikt, varbūt esmu viena no tiem divainiem ārstiem, kas meklē kaut ko, kas ir pieejams pasaulē, lai varētu, kur vien iespējams, izvairīties no zāļu ķimiskām sastāvvielām. Un tas prasīja pusotru gadu man izpētīt 5 nopietnu starptautisko uzņēmumu piedāvājumus, tie, kas piedāvāja, toreiz bija tikai viens šis apzīmējums, bioloģiskie aktīvas vielas, uztura bagātinātāji, vēl var teikt. Un, protams, es sāku pētīt, kā šie augi iedarbojas, kā viņi strādā, un es sāku piedalīties konferences, uzstāties konferences, jau rādīt rezultātus. Es uzstājos 15 konferences 7 dažādās valstis. Tā sanāca, ka pirmo reizi es uzstājos, es nezinu, vai jūs varat redzēt, vai nevar redzēt, bet šeit ir tāda grāmatiņa 99. gadā, un tas bija Taškentā, Uzbekistānā, saprotiet, kur nācās braukt, bet tas man bija nepieciešams. Pēc tam bija ļoti, ļoti daudz dažādu reižu, kad varēju uzstāties, stāstīt par izpētīto, tā kā jūs varat man ticēt, es tiešām zinu daudz ko par augu kompleksiem, sastāviem, formulām, kā tie iedarbojas, kā ar tiem strādāt, kā izvēlēties. Šodienas tēma, es domāju, jūs esat dzirdējuši šo vārdu detoks. Kāpēc janvāri tas ir aktuāli? Tas ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka bija Ziemassvētki, bija jauna gada sagaidīšanas, un tas ir laiks, kad tik daudz brīnišķīgo svētku, tik daudz prieka un daudz ļoti garšīgu ēdienu, bieži vien arī preknu ar ļoti daudzam kalorijām, ar ugļhidrātiem un tā tālāk un tā tālāk. Bet ir pagājis laiks un, protams, ka ir jāpalīdz organismams, jātiek tikt ar to galā un arī pēc iespējas ātrāk atgriezties pie aktīvas dzīves. Kā to var izdarīt? Kā var ātri tikt ārā no šī laika perioda, kad bija tāda gastronomiskā slodze?
Tagad es ceru, jūs varat redzēt manu nākamo slaidu. Tur jūs redzat dažādus detoksikācijas posmus, jo šis process nenotiek tāds mirkli, tam ir noteikta secība un arī noteikti noteikumi. Un tad, kas attiecas uz šo vārdu, ir ļoti daudz dažādu sistēmu, dažādu dietu, ļoti daudz, lai varētu šo detoksifikāciju sasniegt. Un es varu teikt, ka dietas ir tādas tāda modas lieta, kas bieži mainās, un tirgu ir ļoti daudz piedāvājumu, speciālisti daudz ko stāsta, bet kas ir jāatceras? Neviena programma nevar būt tik laba, kā mūsu organisma, mūsu ķermeņa iespējas. Un mūsu uzdevums vienkārši palīdzēt mūsu organiem, kas miljonu gadu laika uzlaboja cilvēku kā bioloģisku vienību, lai cilvēce neizmirstu, lai cilvēce turpinātu dzīvot un organisms pats iemācītos veikt šo detoksifikāciju. Ko tas nozīmē? Ko šis vārds nozīmē? De šajā vārdā nozīmē tikt vaļā no kaut kā vai pārtraukt kaut kādu darbību, izbeigt to. Un vārds toksīns ir vienkārši inde. Toksīni paši par sevi, kas tie tādi ir? Tas ir reāli indīgas vielas, un iespējams jūs esat dzirdējuši tādu vārdu šlaki, atkritumvielas, kaut ko citu. Tas ir tāds tehniskāks vārds, bet ir atšķirība. Indīgo vielu molekulas, kas peld asinis, tas ir viens, tā ir viena lieta, bet ir arī tādi gabaliņi, tādi fragmenti, struktūra, piemēram, vīrus vai baktēriju paliekas, vai kaut kādas lielas molekulas, kas ir alergēni. Tie arī visi ir toksīni, bet toksīni, kas ir ķīmiskas molekulas, atrodas asinis, un tie ir tīri toksīni, bet viss pārējais ir kaut kādas atkritumvielas, kaut kādas šūnu struktūras. Pati detoksikācija iziet tādus 3 posmus, 3 stādijas. Pirmais ir mobilizācija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka imūnsistēma gatavojas, pats organisms, pats ķermenis jau ieslēdz šo sistēmu, pamanot, ka kaut kas ir nonācis vai no asinis, tā teikt, peld šīs indīgas vielas, vai arī parādās organisma šīs sliktas daļiņas, vīrusi, gājušas baktērijas un tā tālāk, un organismam notiek mobilizācija. Un tā kā armija. Un ieslēdzas imunitāte. Imunitāte ir celulāra šūnu un arī humorāla. Iespējams, ka jūs esat dzirdējuši šos vārdus. Un šūnu imunitāte, celulāra imunitāte rēģē uz vīrusa atliekam baktērijām, kad ir jācinās ar kaut kādam šūnu struktūram, bet humorālais ir tad, kad ir reakcija uz šīm ķimiskam indīgam vielam. Tātad imunitāte ieslēdzas vispirms, un tad nākamais posms ir biotransformācija. Bio nozīmē bioloģiska, tātad tas ir bioķīmiskais process, procesi, kas notiek jau ar pašiem šiem toksīniem. Kām ir jānotiek? Fermenti uz tiem iedarbojas un ir jānotiek neutralizācija. Un tad jau ir trešā stadija, tā saucama eliminācija, jeb toksisko vielu izvadīšana. Protams, ka toksiskas vielas ir jāizvada no organisma. Tātad mobilizācija nozīmē, ka ieslēdzas imūna sistēma. Otrais ir biotransformācija, tātad visas šīs toksiskas vielas tiek neutralizētas un kļūst nekaitīgas, un ar šīm vielām notiek kaut kādas pārvērtības, un tikai pēc tam šīs vielas tiek izvadītas no organisma. Šis process notiek visu laiku, nepārtraukti, dienā, naktī, ziemā, vasara, visu laiku organos, audos, un
ir šie 5 pamatorgani, kas ar to nodarbojas. Un pirmais mūsu filtrs ir raknas, otrais ir nieres, tad ir āda, plaušas un zarnu trakts. Un, protams, piedalās arī limfatiskā sistēma, liela limfatiskā sistēma, kas attiecas uz toksīnu avotiem un uz to, kāda veida tie iekļūst organismā. Pirmā vieta, varbūt ne visai pareizi tā teikt, bet tomēr pārtikas produktu 1926. gadā parādījās tāds jauns virziens, kas saucas neobiotika. Kopš 26. gada, nākamgad paliks 100 gadi, kopš šīs nesaprotams vārds ir parādījies. Kas tas tāds ir? Tas ir mākslīgo produktu ietekme uz mūsu organismu. Tad, kad jau sāka palielināties dažādas alerģijas. Tas ir saistīts ar to, ka šie mākslīgie, sintētiskie pārtikas produkti, to daudzums pieaug, ar vienu pieaug visu laiku, un, protams, ka iedzīvotāju skaits uz zemes aug, tas nav noslēpums, tas nozīmē, ka visiem vajag kaut ko ēst. Un lauksaimniecības produkcijas ražotāji no vienas puses ir spiesti, un otras puses viņi pat ir ieinteresēti audzēt pēc iespējas vairāk produktu uz savos laukos. Un tāpēc augsnē viņi pievieno visas tās vielas, kas palīdz palielināt ražu. Citi ražotāji, kas ražo jau pārtikas produktus, viņi arī ir ieinteresēti. Viņi ir ieinteresēti, lai šie pārtikas produkti varētu glabāties pēc iespējas ilgāk, lai būtu pēc iespējas ilgāks šis derīguma termiņš. Tātad augsnē pievieno, pēc tam, kad jau ir novākta raža šiem produktiem, pievieno stabilizatorus un citas dažādas lietas, par kurām jūs ļoti labi zināt. Visi tagad ir izglītoti, labi informēti. Kas notiek? Zarnas ir fermentatīva sistēma, jo pārtika jau galu nonāk mūsu zarnu traktā. Tātad no visam šīm svešām liekām vielām zarnas atrofējas un slikti sašķeļas barība pārtika. Un pat ja mēs kaut ko apēdam, tur zaļumus, vēl kaut ko, vai cik labi tas ir organismam, bet patiesībā mūsu organisms iegūst ne visu, daudz kas tiek zaudēts. Tātad ir šie pārtikas produkti. Nākamais sintētiskas zāles, sintētiskie medikamenti pēc kara, pēc otrā pasaules kara bija tāds liels antibiotiku izmantošanas pieaugums. Protams, ka tas bija glābiņš, bet jūs ļoti labi zināt pirmas, otras, trešas paudzes antibiotikas, un jūs zināt arī, ka ir bijis tāds periods, kad neatkarīgi no tā, vai tiešām bija vajadzība pēc antibiotikam vai nebija, bet visu laiku nozīmēja antibiotikas, un rezultāts nav tāds, kāds būtu vajadzīgs, jo tas bija arī saistīts ar vēl vienu nepatīkamu lietu, jo antibiotikas iedarbojas ne tikai, lai būtu rezultāts, bet anti ir pret, bio ir dzīve. Tātad tās iznīcināja arī savu organismu mikrofloru. Tas, protams, mazināja un vaināja imunitāti. Tad ir sadzīves ķīmija. Protams, ka cilvēki izveidoja tik daudz visdažādu līdzekļu. Ir pat speciāli uzņēmumi, ražotāji, speciāli veikali, kur ir tikai šī sadzīves ķīmija. Un tas, kas ar to ir saistīts, ir ksenobiotikas. Kseno ir kaut kas svešs, un tas nonāk organismā. Un, protams, ka mūsu organismam tas viss ir jāievada. Tam visam ir jāiziet cauri šiem 3 posmiem. Ir jāieslēdz imunitārā sistēma, ir jāmobilizē, jātransformē un jāizved. Un šodien, protams, ka cilvēki ir izglītoti un informēti. Ir tāds noteikums, ka ir jādeklarē sastāvs. Tātad jūs paši varat paņemt kaut ko, kādu līdzekli un paskatīties, kas tur ietilpst. Un, godīgi sakot, ir jo vairāk ir šo ksenobiotiķu, jo lētāks ir produkts, un jo dārgāks ir produkts, jo tajā ir
vairāk bioloģisko vielu. Tātad jūs varat orientēties. Tātad šobrīd pilnīgi normāli katrai sevi cienošajai kompānijai ir jāraksta šī deklarācija, ir jānorada, kas ietilps produktu. Un, protams, kā izēvielam ir jābūt pēc iespējas dabīgiem. Un, protams, ka vēl ir parazīti, un nav nekāds noslēpums, ka parazīti ir vienmēr bijuši un vēl joprojām paliek. Mūsu imūna sistēma ir kļuvusi vājāka, un viņi ļoti labi dzīvo mūsu organismā. Un šie parazīti, piedodiet, gan elpo, gan arī čurā un kakā, un tas viss ir, tie visi ir toksīni, visas šīs vielas, ko viņi izdala, var, protams, tikt galā no parazītiem, bet tas vēl nenozīmē, ka mēs tiksim vaļā no viņu toksīniem. Tātad jūs, piemēram, izdzerat pret parazītu līdzekļu kursu, un tad jūs pieaugušo vai bērnu izmeklē, bet šī parazīta informācijas pēdas ir palikušas, tātad šī parazitāra slodze, un tad liekas, ka zāles nenostrādāja, bet ja jūs tiekat vaļā no parazītiem, tas vēl nenozīmē, ka jūs tiekat vaļā no parazīta toksīniem, jo joprojām sāp galva, joprojām bērnam nav ēstgrības, pat ja pašu parazītu vairs nav. Nu, un, protams, pats organisms, visi procesi mums notiek, tas nozīmē, ka visu laiku notiek apaiņas procesi. Un normālajā stāvoklī, jā, visi zina, ka ir dažādi procesi, un visi šie procesi, vielmaiņas procesi, pilnīgi visiem, kas ir tas, ko mēs iegūstam rezultātam. Mēs iegūstam ogliskābo gāzi un ūdeni. Nu, skaidrs, ka mēs izelpojam ogliskābo gāzi, un tad, ja ir ūdens, tad vai nu organisms to izmanto, vai arī mēs ejam uz tualeti un tas tiek izvadīts caur urīna izvaldes sistēmu. Un starp šo apmaiņu procesa sākumu un šo beigu rezultātu, kad rodas ogliskābā gāze un ūdens, ir ļoti daudz dažādu starpposmu. Un ja šie starpposmi nenotiek līdz galam, tad šajos procesos veidojas ļoti daudz indīgo vielu, toksīnu. Un ja organisms, ja visi šie organi, ko es uzskaitīju, netiek galā, tad tas viss tiek uzkrāts organismā. Un tie ir tā saucamie endotoksīni. Endo nozīmē paša organisma iekša, kas neatrodas toksīni. Un mūsu uzdevums ir palīdzēt organismam atjaunot šo dabīgo cīņu, šo organu funkcijas. Un kā toksīni nonāk organismā? Ļoti dažādos veidos, caur ādu, kā es jau teicu, sadzīves ķīmija, piemēram, un personīgas higienas līdzekļi, caur gļotādam kuģa zarnu traktu, ar ēdieniem un dzērieniem, ar gaisu, ko mēs elpojam. Mēs nevaram nekur likties no šīs planētas, tāpēc ir jādomā par to. Protams, ka uzkrājam arī savas toksiskas vielas, kas arī ir jāizvada dabīga veida. Un kāda veida notiek organisma intoksikācija? It kā cilvēkam nekas nesāp, bet viņš nejūtas īsti labi, un tas varētu būt hroniska noguruma sindroms, it kā vēl neko neesmu izdarījusi. Jau esmu nogurusi, sāpes muskuļos, pilniskas galvas sāpes, bezmiegs, ir problēmas ar zarnam, ir vai nu grēmas, vai caurēja, vai aizsētējums, ir saussērs, ausis. Ne visi par to zina, tāds arī ir radītājs, ka ir jāveic organismam detoksikācija, izsitumi uz ādas, alerģijas, un arī ir tāds kairinājums mutes kaktiņos, tā arī ir viena no problēmām, liekais svars, sāpes dažādos
dažādas locītavas un iekaisuma procesa locītavas, tas arī norāda uz to, ka organisma jau uzkrājas toksīni. Tātad galvenās toksīnu grupas ir tikai divas grupas. Tikai divas. Ūdeni šķīstošas, un to ir, tādu toksīnu ir 80%, kur tie peldi, jūs saprotiet, šķītrā vidē, kur tā atrodas. Protams, ka tas ir asinis, un 20% ir taukos. Šķīstošie atrodas taukos, un tur sēž un gaida. Tātad sāksim ar tauku šķistošiem. Kur tauku ir visvairāk? Galvas smadzenes ir vienkārši tauku gabals. Kas notiek, ja tur uzkrājas toksīni? Protams, ka būs problēmas ar centrālo nervu sistēmu. Visu laiku vai biežas galvas sāpes, sirds, asinsvadi, muskuļu vājums, aknas, nieres, problēmas ar locītavām. Nieres ir bieži saistītas ar locītavām, ar kauliem. Plaušas, kad plaušas neizdala pietiekoši daudz toksīnu, runa ir par šo pēdējo posmu, par elimināciju, par izvadīšanu, tad parādās uz ādas problēmas un izsitumi, un parādās arī problēmas ar zarnu traktu. Un ūdeni šķīstošie toksīni, tādu ir 80%, kā tie izpaužas. Ja to uzkrājas pārāk daudz, kā jūs zināsiet, ir pietūkumi, ir tūskas, tas nozīmē, ka ir daudz toksīnu, liekais vārds, alerģija un meteojūtīgums. Šobrīd ir ļoti daudz cilvēku, diemžēl zina, kas tas tāds ir. Un sāksim ar mūsu orgāniem, kuri visu diennakti mums palīdz izvadīt toksīnus, un sāksim ar detoksikācijas karalieni aknas. Kas notiek aknas? Tas ir mūsu pats pirmais filtrs. Tā viņu arī sauc pirmais detoksikācijas filtrs. Tauku šķīstoši toksīni, gribas teikt vitamīni, bet runa šodien ir par toksīniem. Tieši aknas šie taukos šķīstošie toksīni tiek pārveidoti ūdeni šķīstošajos toksīnos, un pēc tam kopā ar žulti tie tiek izvadīti kuņģi, bet ja šis process ir traucēts, kas notiek? Tad, kad pārvēršas šie toksīni, un tie ir toksiskāki, tad tie uzsūcas asinis, nevis iziet ar žulti. Kad to var novērot? Tad, kad cilvēks strauji notievē, nomet 5-6 kilogramus mēnesi un priecājas skatoties uz svariem, bet iedomājieties, cik daudz toksīnu nonāk asinīs un kā jūs pēc tam jūtīsieties un organisms pēc tam atriepsies. Pēc tam organisms dabūs šo nomesto svaru atpakaļ. Neaizmirstiet par to. Visam ir jānotiek pakāpeniski un visam ir jānotiek prātīgi. Kas vēl notiek, ja šis mūsu pirmais filtrs nestrādā tā, kā vajag? Parādās tāds nepatīkams sviedru smaka. Sviedri, jā, protams, ka mēs visi svīstam un sviedriem ir noteikta smarža, tā teikt, tā nevienmēr ir patīkama, bet šajos gadījumos tā tik tiešām ir slikta un pat var smirdēt pēc urīna. Ir ādas problēmas, ir autoimūnas problēmas ar estrogēnu. Tas viss ir saistīts ar šo karalieni ar aknām. Jūs redzat, ka aknas šeit ir cietušas, tā uzzīmētas. Kas mums ir jāatcerās? Mēs esam tik veseli, cik spējīgas mūsu aknas un mūsu organisms kopumā ir spējīgs neutralizēt toksīnus.
Tieši tas nosaka mūsu veselību. Pirms mēs turpinām, kas vēl ir jāatceras? Ja jūs dzerat urindzinošus līdzekļus vai līdzīgus preparātus, tas viss noved pie atudeņošanas, nevis pie toksīna izvadīšanas. Liposakcija ir tāda procedūra, kad liekos taukus tā kā izņem no organisma, bet ļoti daudz toksīnu no kasinsrīte, jo aknas nespēja visu pārvērst mazāk toksiskos un mazāk kaitīgos toksīnos. Tāpēc ir jāatceras par aknām. Un tālāk mēs iesim ātrāk, jo pēc tam aknām seko mūsu otrais filtrs, un tas ir nieres. Ko dara nieres? Nieres ir jau ekskretūra izvadīšanas sistēma, kas izvada toksīnus kopā ar urīnu. Āda arī ir organs, un āda veids dabīgo intoksikāciju un ļoti, ļoti citīgi strādā svistot, jo sviedri pēc sava sastāva ir līdzīgi urīnam. Un jūs varbūt atceraties, vasarā, kad ir karsts, ja jūs pataustāt sviedrus, jūs noteikti zināt, ka sviedri ir tādi ar sāls pieaugumu. Un kas ir svarīgi, ja ir liels aptekums, piemēram, cilvēks iet bojā, jo nieres netiek galā ar toksīniem, nevar attīrīties, nevar visu izvadīt, jo nieres dara to pašu, un tāpēc sviedriem ir tāds pats sastāvs kā urīnam, jo viena daļa tiek izvadīta, viena toksīnu daļa tiek izvadīta caur nierēm, un otra daļa caur ādu. Un, ja ir bojāts liels ādas laukums, tad nieres netiek galā, un organisms iet bojā. Ar zarnam, es domāju, ka daudz maz ir saprotams, zarnam ir ļoti daudz dažādu funkciju, bet šodien mēs runāsim par detoksikāciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka zarnam regulāri jāizvada viss tas, kas tajā atrodas un kas nav uzsūcies, kas netiek apstrādāts, viss ir jāizvada. Jāizvada kā fēces, un tas ir mehānisks process, tā arī ir detoksikācija. Ja jums neiziet vēders vairākas dienas, jūs arī nejutīsieties labi, jums sapēs galva un tā tālāk, jo toksīni paliks organisma, tie uzsuksies atpakaļ un netiks izvadīti no organisma. Tātad jūs atceraties, zarnās notiek ļoti sarežģīti procesi, bet ko es gribu pateikt, 80% no imunitātes atrodas zarnās. Un tā kā jau ir zināms, ka zarnu trakts pa taisno caur nervus vagus klējētāju nervu ir saistīts ar galvas smadzenēm, zarnu traktu pat sauc par smadzenēm arī. Un pēdējais organs, kas mums palīdz ar detoksikāciju, ir, protams, plaušas. Plaušas, kas mūs glābj, lai mēs šajā dīvainajā pasaulē turpinātu dzīvot un priecāties par dzīvi. Plaušas izdala toksīnus gāzes veida. Alkohola molekulas, jūs zināt, alkoholu dzer, un pēc tam izelpo, jūs ļoti labi zināt, paelpo man virsū, saka sieva, ja grib pārliecināties par kaut ko. Ogleskābo gāzi, tabaku, formaldehītu, no mēbelēm. Jūs varat ieiet mēbeļu veikala, pat aizverot acis, jūs uzreiz sapratīsiet, ka tur ir mēbeles. Jaunas mēbeles, pēc tehnoloģijas tiek apstrādātas ar formaldehīdu, un ir šī smarža, un mēs nopirkam jaunas mēbeles, forši sēlpojamies, un plaušam šīs formaldehīds ir jāizvada. Tas pats ir ar paklājiem, ar tepiķiem, tie arī tiek apstrādāti, jūs varat ieiet attiecīgajā veikalā, jūs sajutīsiet šo
smaku 4-fenilheksahexens. Nav svarīgi, kā tas saucās, pats galvenais, ka tā ir toksiska viela, ja tā vēlāk tiek izvadīta, var izveidināt telpu, bet nonākot organismā, to izvada plaušas. Ir dažādas vielas, dažādi izstrādājumi, šķidrinātāji tā tālāk. Bet ko vēl es varu pateikt par plaušām? Plaušas arī izdala acetonu, un medicīna ir tāds acetonomiskais sindroms. Mēs būtu bērniem, kad ir augsta temperatūra, nav svarīgi, šodien mēs par to nerunāsim. Pats galvenais ir tas, ka ja acetona daudzums var paaugstināties asinīs, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, bet šo smaku uzreiz var just, un tas jau ir simptoms, tā jau ir noteikta pazīme. Tagad mēs varam pāriet pie tā, kā mēs varam palīdzēt mūsu orgāniem, kas mūs glābj, kas visu laiku nepārtraukti, visu diennakti strādā, lai nodrošinātu detoksikāciju, lai jāizvada to visu, kas nonāk nemitīgi mūsu organismā. Un pirmā formula ir domāta mūsu pirmajam filtram, aknām, proselekt, tas ir domāts aknām, un šim sastāvam ir hepatoprotektora iedarbība. Hepatocīti ir aknu, šūnas un protektori, jūs varbūt zinat, protektori ir arī mašīnām, uz riepam, kas aizsargā, un hepatoprotektori arī aizsargā, bet aknu šūnas un palīdzēs aknām ātrāk pārveidot toksīnus no ūdenī šķīstošajiem, no tauku šķīstošajiem ūdenī šķīstošajos, lai toksīni nonāktu ātrāk dzērnās un tiktu izvadīti. Tiek atrītas asinis, pieauga enerģija, jo organisms atbrīvojas no toksīniem, un rezultātā samazinās glikozes iesūkšanas, uzsūkšanas daudzums, tas ir svarīgi mūsdienas. Tas palīdz aknām, palīdz izvadīt un neutralizēt brīvos radikāļus, jo šūnas arī tiek bojātas to iedarbība. Tātad tas ir proselekt, un tas ir lieliski, ka mums ir šāds preparāts. Un otrais sastāvs ir domāts otrajam mūsu organisma filtram, tas ir prostika. Tas palīdz nierām. Ja mēs daudz sēžam, esam mazaktīvi, par maz kūstamies, tad kas notiek? Nierēs sašaurinās urinvādi, un kad ir svētki, tik tiešām mēs par maz kūstamies, mēs daudz sēžam, un kas notiek? Urīns sāk kristalizēties un nogulsnēties locītavas, un es domāju, ka jā, tas ir ceļa locītava, ko jūs redzat, viens no piemēriem, kur urīnā kristāli izkulsnēs, nosēžas, un, ja jūs atceraties, nieres ir saistītas arī ar sviedriem, un sviedru izvadīšanu, un sviedriem var parādīties arī tāda urīna smaka. Nierēm ir jāizvada toksīna dabīga ceļa, kāda veida izvadot to ar urīnu, un prostikam ir diezgan sarežģīts sastāvs. Bet es vēlos atzīmēt vienu ingredientu. Tur ir mūmija ekstrakts, ir mūmijas, šelanžī mūmijas. Un kāpēc tas ir interesanti? Jo tajā ietilpst aktīvi lādētie makro un mikroelementi minerāli. Tātad katrs minerāls ir nevis vienkārši ir minerāls, bet it kā ar savu bateriju, ar savu akumulātoru. Te ir dzīve un te uzreiz iet uz kurien uz locītām un kauliem. Un kāpēc tas ir nierēm? Tāpēc, ka nieres ir mūsu minerālu lādīte organismam vislielākā, un šīs šelanžīta mūmijas to visu nodrošināt. Tas nav tā kā vienkārši atsevišķi dzert magniju, vai kaliju, vai vēl kaut ko, ne. Šeit šie minerāli ir
dzīvi ielādēti, tā kā pēc saules baterijas, kad saule dod šo dzīvības enerģiju kauliem, locītavam un var just atvieglojumu, ja ir problēmas ar kaulu un locītavu ar balsta kustību aparātu ar šo sistēmu. Tātad šis sastāvs ļaus ātri izvadīt kaitīgas vielas, liekus sāļus un attīra organismu. Kāda veida attīra? Beigu stādie ir toksīnu izvadīšana, eliminācija, kad viss tiek izvadīts. Tātad nierēm, jo nieras ir saistītas ar minerāliem, un tālāk tas ir saistīts ar kauliem, un nebūs dzirdama šis dīvainas skaņas locītavas un nesāpēs arī kājas. Nākamais Barelis Pro. Kāpēc šis ir pārsteidzošs sastāvs un preparāts? Tas pastiprina imunitāti pret vīrusu aizsardzību, tātad aizsargā gan no vīrusiem, gan arī vīrusu izraisītas sekas palīdz mazināt, jo paliek šīs sekas, paliek toksīni, jo antibakteriāli toksīni arī, piemēram, ir, un ir arī pēc baktērijiem, pēc vīrusiem, un arī pēc senītiem, un pēc parazītiem. Tam visam palīdz šīs preparāts. Tātad tas palīdz ne tikai pret pašu parazītu, bet arī palīdz tikt galā ar toksīniem, kas paliek mūsu organismā. Mēs neesam sterili, un, protams, ka tie nonāk organismā, savairojas mūsu organismu, un vēl organismā no viņiem paliek daudz kas pāri, lai varētu veikt detoksifikāciju. Barelis Pro palīdzēs izvadīt toksīnus no organisma, no asinīm, un šobrīd var dzirdēt daudz runā par to, ka tad, kad koža, kukaiņi, ods vai ērce, kas tur tāds, viņi var mūs inficēt ar daudz ko, un šis infekcijas nonāk organismā un var izraisīt ļoti nepatīkamas slimības, ļoti nopietnas slimības. Barelis Pro palīdz organismam ātrāk attīrīties no tā visa. Tātad ir pretīkaisuma sastāvs, un tas darbojas kā tiešas iedarbības imunokorektors. Tas nozīmē, ka organisms pats sāka izstrādāt šūnas, tas ir tas šūna celulārā imunitāte. Tātad, lai varētu nogalināt vīrusus, baktērijas, sainīties, visas šīs šūnas. Tātad ir tāda divkarša iedarbība. Ļoti interesanti, ka ir šī šūnu imunitāte, tiešas iedarbība šūnu imunitāte. Tātad šim sastāvam ir kāds uzdevums palīdzēt jums izvadīt visus parazītus un arī to toksīnus, kas paliek pēc parazītiem. Tā, nākamais chlorofils. Ir tāds vārds fitoremediācija, un iespējams, ka kādam ir patīkamāk dzirdēt sanācija. Varbūt tas ir vienkāršāk un vieglāk saprotams. Tātad ir jāveic veselību stiprinošas pasākumus. Pie zobārsta iet uz mutes dobama sanāciju, tātad attīrīšanu, zobārs palīdz tikt vaļā no daudz kā nevajadzīga. Un tātad šīs fitosanācijas, fitoremediācijas sastāvs, tas ir viens un tas pats, tas pastiprina oksigenāciju. Tas nozīmē, ka asinīs ir vairāk skābekļa, un tajā pat laikā palīdz izvadīt ūdeni šķīstošos toksīnus. Un zarnām tas iedarbojas kā probiotiķis, jo mūsu mikroflora, mikrobiota ir spējīga izstrādāt antibakteriālas vielas, ir
spējīga regulēt imunitāti un arī palīdzēt pret alerģijām, bet tam ir jāpalīdz. Un chlorofils darbojas kā probiotiķis, tas palīdz mikroorganismiem veikt visas šīs funkcijas, veikt detoksikāciju un visbeidzot attīrīšana plaušas un elpošanas attīrīšana. Par plaušām es jums jau pastāstīju, es ceru, ka bija saprotams. Plaušas mums arī ļoti palīdz. Detoksikācijas funkcija ir plaušu funkcija, jo tiek izvadīti toksīni gāzu veida. Un, protams, organisms iegūst dzīvo enerģiju, jo chlorofils ir saule, kas ir iekonservēta pudelē. Un vēl viena formula, vēl viens līdzeklis, kas palīdzēs zarnām. Tā ir tāds uztura bagātinātais, tāds suplements, tā teikt. Tas ir šķiedravielas, kas ir šķīstošas. Es vēlos, lai jūs to atceraties, jo ir nešķīstošas un ir arī šķīstošas. Kas attiecas uz fiberu? Šeit ir šķīstošas šķiedravielas. Kā tas strādā? Zarnās tas pārvēršas par gelveida masu, kas apņem zarnu sieniņas un maigi palīdz izvadīt, kas mums notiek zarnās pēc svētkiem. Tur var būt jebkās pēc svētkiem, tur var būt tādas rezerves, kas var būt pat vairākus kilogramus. Un cilvēki ar vājo motora funkciju, piemēram, vecāka gada gājuma cilvēkiem, viņiem pat ir tāds vecumā disbakterioze. Ir tādi avoti, kas raksta par 5 līdz 25 kilogramiem šai rezervē, kas atrodas zarnās. Tātad fiber palīdzēs. Cilvēkam būs vieglāk un cilvēks varēs baudīt tādu regulāru veidu izēju. Šīs ir šķīstošas šķiedravielas. Ir arī citi sastāvi, citas formulas ne mums, bet ir citi, kur ir nešķistošas šķiedravielas. Tātad tur ir cits darbības mehānisms. Tā kā ļoti daudz ļoti liels ūdens daudzums tiek piesaistīts, visa šī masa tiek izvadīta, bet tas nozīmē, ka organisms šo ūdeni zaudē. Man patīk, ka mūsu formula darbojas savādāk. Un kas vēl? Šķistošas šķiedravielas neveido gāzes, tātad jūs mierīgi varat izdzert un neuztraukties par to, ka būs gāzes, par to, ka bukšies vēders un būs meteorisms, kas, protams, nav patīkams. Šim sastāvam ir arī citas funkcijas, bet šis sastāvs ietver pektīna vielu, kas sasaista toksīnus un smagus metālus. Tas viss arī tiek izvadīts. Tātad atkal mūsu šodienas tēmats. Šis sastāvs izgāja randomizētas pētījumus, tas arī ļoti svarīgi. Tas ir patentēts sastāvs. Ko tas nozīmē? Randomizēts. Tas nozīmē, ka pēc laika ir divas grupas. Ir viena grupa, kas saņem tieši šo sastāvu, un otra grupa saņem tādu placebo tukšu preparātu. Tātad visam apakšai ir zinātne. Ir arī tādi pulveriņi, ko var dot arī bērniem, un tas ir ļoti ērti lietojams. Bērniem arī tas pats ir. Bērni daudz šobrīd sēž skolā, pēc tam pie datora un ar visiem gadžetiem.
Protams, ka arī ir mazkustīgs dzīvesveids, tātad fiber palīdzēs zārnam veikt šo detoksikācijas funkciju. Un ir vēl viena interesanta formula, kudzu, tā saucamais kudzu sakne, jeb puerārijas sakne, kas ir mežonīgs augs, un ko tas nozīmē cilvēkam, kas pārzina augus, tas ir ļoti svarīgi. Tas nozīmē, ka sastāvs būs pilnvērtīgs, un ir šis lianas, kas ir pietiekoši vecas, 12, 24 gadi pat. Tātad tur ir ļoti daudz nutrientu, kas mums ir ļoti vajadzīgi, šīs barības vielas. Ķīniešu medicīna puerārijas sakne tiek izmantota jau 2000 gadus. Tātad šīs savvaļas puerārijas sakne mazina atkarību no alkohola, no tabakas, atvieglo alerģijas izpausmes, un alerģija ir nopietna problēma. Adaptogēns, kas nomierina, pastiprina metabolismu kaulos, un arī ir antibakteriāla, antimikrobiāla iedarbība. Neliela buņģiņa, kas ir ļoti noderīga veselībai. Viss ir ļoti vienkārši, detoksifikācija notiks pilnvērtīgi, kad mēs nevis vienkārši uzņemsim šos suplementus, bet arī mums būs veselīgs dzīvesveids. Tas nozīmē, ka ir jādzer ūdens ar citronu, bez citrona, var dzert siltu, kārstu ūdeni, var dzert tēju, pilnīgi visu. Ir jāatceras par slodzi ar elpošanas elementiem, jo plaušas ir viens no 5 organiem, kas nodrošina organisma detoksikāciju. Protams, ka vairāk jākustās. Protams, ja ir svētki, tad nevajag pārēst. Nevienmēr sanāk, bet tomēr ir jāmēģina un ir jākontrolē. Protams, ka ir vajadzīgs labs garastāvoklis, jo dzīve ir pārsteidzoša. Jā, tā sanāca, ka mums ir tikai vienīga tikai viens mūžs, un mums ir jāvērtē katru dienu. Nedrīkst aizmirst arī par atpūtu. Atpūta var būt aktīva, var būt pasīva. Jūs varat izmantot gan vienu, gan otru. Ir jāatpūšas, ir jāizguļas, un ja jums ir tagad nevisai pareizs režīms, tad kaut kā ir jāatgriežas pie ierasta ritma un jācenšas, lai jums atkārt būtu jauki, interesanti cilvēki, kas var būt uz mūsu galda, kas palīdzēs mums, kādi produkti pastiprina detoksikāciju. Spārdeļi, tur ir glutations, kas lielā daudzuma ir arī citos augos, bet spārdeļos šīs vielas ir visvairāk. Tas sasaista un izvada toksinus selerija, samazina pietūkumus, izvada lieko šķīdrumu, sāļus un minerāli, kas ir šajā auga, palīdz nodrošina labu ūdens un saļu līdzsvaru, palīdz nierēm, vairogdziedzeriem. Tātad, un kāpēc tas ir ļoti labi gan kauliem, gan nierēm? Ja jūs sagriezīsiet seleriju, jūs redzēsiet, ka struktūra ir līdzīga kaula struktūrai. Avokādo arī ir ļoti vajadzīgs, un arī bietes attīra organismu, tas ir arī sarmaiņas produkts, tāpat kā iepriekš minētie.
Un jūs zināt, ka tas palīdz pret aizsētējumiem, palīdz organismam attīrīties no senītēm un toksīniem. Satur peksīnu, kas ir antioksidants, un man uzdod jautājumu, kādas bietas labāk negatavotus vai varītus. Varītas bietas izrādās, ka varītēs bietas par 23% vairāk antioksidantu nekā negatavotas bieres. Nu, ja jums patīk ēst negatavotas produktus, par to tomēr ir jāatceras. Sīpoli, ķīpoki, jā, tas ir sen zināms, ka tie attīra asinis, darbojas pret vīrusiem, baktērijām, uzlabo plaušu iedarbību un attīra plaušas. Jūs atceraties, kāda ir smarža pēc apēšanas, jo tur ir šī dabīga viela alicīns. Kāposti palīdz izvadīt toksīnus, tur ir pienskābe. Kāpēc ziemā bieži vien ēd kāpēc ēd skābus kopustus, skābētus kopustus, jo tas ļoti palīdz. Ļoti daudz arī citu produktu, dārzeņi, zaļumi, spināti, dīles, brokoļi, viss, kas ir zaļš un, protams, labi, ja augsne ir bijusi laba. Tātad tas ir tas, ko piedāvā uzņēmums, jau ir palīdzība, gatavs komplekts, kas palīdzēs mūsu organismam. Un pat ir norādīts, kā to visu lietot. No rīta fiber, chlorofīlu un pievērsiet uzmanību tur, kur saule. Pa kreisi tur ir redzama spirulīna. Man nav nekas pretī spirulīnai, bet kāpēc šodien es neesmu par to pastāstījusi? Es jums paskaidrošu. Ne visi var to dzert, tā kā tas mašo. Dažiem tas ir sarežģīti. Tāpēc, ja jums tas nav tā ļoti patīkami, es zinu, ka ne visiem sanāk, un to var paslēpt arī kādas citas programmas. Tātad Barelis Pro var izmantot no rīta. Tā vieta tātad būs Fiber, chlorofils un Barelis Pro. Tātad pusdienu laiks proselekt un starp citu viegli atcerēties visas kapsulas, Dolife kapsulas pēc ēšanas. Vai no ēšanas laikā, bet es domāju, ka tad, kad jūs ēdat, diez vai. Bet tā ir mana rekomendācija. Tad, kad jūs jau pēdat, pabeidzat savu maltīti, uzreiz arī iedzeriet. Un vakara kudzu un prostīk. Un tad jums būs šī programma. Tātad mēs jau tuvojamies beigām, bet tas nav parastas beigas. Vēl divus vārdus gribētu pateikt, un būs vēl pārsteigums. Ir tādi sastāvi, ir tādi produkti, kam ir tāds īpašs efekts, kad var kaut kādas vielas lietot iekšķīgi un arī arīgi. Un body wash set ir produkti, kas ir vajadzīgi ķermeņa higiēnai. Mēs runājam par iekšējo detoksikāciju, bet ir jāveic arī arīga. Nodrošina mitrināšanu, antibakteriāli iedarbojas, un ir arī aloes, tātad šampūns, jūs palīdzēsiet ādai, jo āda ir viens no šiem organiem, kas veic detoksikāciju. Ir arī vēl viens body set, tāds komplekts, tas ir ādas kopšanai jau pēc tām. Kas tiek piedāvāts šeit ir skrūbis, cukura skrūbis, lai attīrītu ādu, tad mitrināšana, barošana un nav svarīgi, cik daudz ūdens litrus jūs izdzersiet,
Bet tas nekāda veida nepalīdzēs izgludināt krunkas, bet ļoti vērtīgi izmantot šādus produktus, kad jūs pabarojat, jūs attīriet, pabarojat, un ir jānodrošina arī aizsardzību, un šie produkti palīdz nodrošināt šo aizsargu slāni. Un man liekas, ka Jaunkundze tieši šis sastāvs ir rokā. Un tagad jums ir iespēja paklausīties divas ļoti interesantus, ļoti noderīgus, pamācošus stāstus. Добрый вечер. Labvakar visiem. Меня зовут Linda Kaufmane. Mani sauc Linda Kaufmane, un mans stāsts ir tāds vairāk nekā pirms 20 gadiem. Es iekļuvu smagā avārijā, un, protams, ka bija arī smagas sekas. Par laimi lūzumu nebija. Ārsti teica, ka man ir elastīgi kauli, bet potītes, locītavas bija bojātas. Un daudzus gadus, protams, es lietoju atsāpinošus līdzekļus, vai veicu masāžu un terapiju, un bērni par mani ņirgājas, ka man ir tāda čikstēšana ceļa locītavas. Protams, ka es meklēju dažādus veidus, kā var kustēties bez problēmām, lai nesāp, jo kā es sapēju arī naktīs, un vairāk nekā pirms 3 gadiem, drīz jau paliks 4 gadi, es iepazinos ar Duolife uzņēmumu. Un kad es ieraudzīju Prostik, es mēģinu jums parādīt, man vienmēr ir šis produkts. Es sapratu, ka tas ir tas, kas var man palīdzēt. Un es saku lietot, un dažas nedēļas vēlāk es pamanīju, ka šī čikstēšana ir palikusi mazāka, man ir vieglāk kustēties, man tik vairs nesāp, un es esmu aktīvs cilvēks, man tas ir ļoti svarīgi. Un sāpes pārgājām. Man vairs nav vajadzīgas tabletes, izņemot veselīgu dzīvesveidu, prostīku un, protams, kolagēnu. Un, protams, kā arī es lietoju daudzas citus Duolife produktus, bet šī problēma man ir pārgājusi, sāpes ir pārgājušas. Un, kas ir svarīgi, arī naktīs kājas ir mierīgas un es varu gulēt. Normāli gulēt, es varu iet, es staigāju, mums ir grupa, mēs staigājam un 15,000 soļus es varu noiet bez čīkstēšanas, bez iet kādam skaņam no locītavām. Tātad es vēlos arī jums visiem novēlēt, lai jūs varat staigāt ar prieku un nodarboties ar sportu, ar savām ikdienas aktivitātēm, lai tas ir forši. Paldies jums liels. Man ir liels prieks, ka ir tik labs rezultāts. Brīnišķīgi. Un mums ir vēl viens cilvēks, vēl viens interesants stāsts. Labvakar, mīļie draugi, mani sauc Jelena Vecelēs, man no Latvijas. Un, ziniet, man bija tāda situācija, ka tad, kad daudzu gadu garuma, kad ir ziema, tad man sāk niezēt, galva sāda, ir diskomforts, bet, kad es iepazinos ar Duolife produktiem, pirms 4 gadiem gandrīz viens no pirmajiem produktiem ir mūsu lieliskais šampūns aloe šampūns. Ko es sajūtu? Varbūt jums tas būs pārsteigums. Ja jūs jau esat mēģinājuši, tad varbūt ne. Jau otrajā lietošanas reizē es jau sajūtu, ka
tik tīri mati, ka viņus ir vieglāk veidot, ka savādāk viņus uztveres visu laiku staigāju un domāju, kaut kādi dīvaini mati, pat mana friziere, es viņu pazīstu kopš pirmās klases, mēs mācījāmies vienā klasē, es atnācu un viņa man saka, Liena, tev mainījies matu kvalitāte, jā, tātad kvalitāte tā ir viena lieta, bet otrais ir daudzums arī mainījies ievērojami un pamanāmi. Tātad alojas šampūns ļoti labi der tādiem plāniem matiem, kā man, un mati kļūst tādi kā no zīda, un kas ir vēl svarīgi, var retāk mazgāt. Mums ģimene ir 3 bērni, visi nodarbojas ar sportu, un mani dēlis, viņiem ir 17 un 20 gadi, 4 reizes nedēļā viņi iet uz sporta zāli, un vienmēr ņem līdzi gan šampūnu, gan gēlu, un meita nodarbojas ar basketbolu, un arī ņem šo šampūnu uz treniņiem. Ko es varu teikt? Tas der pilnīgi visiem, visai ģimenei. Un vēl es vēlos pateikt, ja šobrīd varbūt jums kaut kas nepatīk jūsu matos, pamēģiniet šo šampūnu, es jums ļoti iesaku. Paldies Jelenai. Man jau arī sagribējas pēc iespējas ātrāk nomazgāt galvu, kaut gan es sen jau izmantoju šo produkciju. Tātad, jā, tik tiešām ļoti patīkamas sajūtas. Kā jūs redzat, mēs nodarbojamies ne tikai ar teoriju, mēs varam dzirdēt arī praktiskus rezultātus, tādus dzīvus stāstus, un mums nav nekādu drausmīgu noslēpumu. Mēs dalāmies savā pieredzi, savas zināšanas un var atrast informāciju par mums. Un lūdzu, Instagrama, Facebooka, privātajā kontā. Ja jūs esat jau sapratuši, ka ir jābūt ja labas veselības. Un cilvēks, kurš jums ieteica noklausīties, pie viņa arī var vēsties, nekautrējieties, jautājiet un noteikti jautājiet tam cilvēkam vai tiem cilvēkiem, kas palīdzēja jums uzzināt kaut ko jaunu. Tātad šodien, es domāju, ka mums bija ļoti interesanta tikšanās. Protams, pateicība Irinai un Helēnai, kas palīdzēja tulkot latviešu valodā. Tehniskais atbalsts, paldies Natālijai, Lindai, Jelenai un Inesei. Un, protams, paldies visiem, kas klausījās. Jūs atradat laiku, ko pavadīt kopā ar mums. Un, ja jūs klausāties ierakstu, uzreiz jums gribu arī pateikties par to, kā pieslēdzaties un uzzināt kaut ko jaunu sev. Un pašās beigas vēlos pateikt, tas, vai jums būs vai nebūs laba nākotnē un laba veselība nākotnē ar Duolife, tā ir jūsu izvēle. Un nākotnē mums tuvojas ļoti strauji. Lai jums laba veselība un visu labu!